Mans vārds ir Valters Gražulis, mācību uzņēmums un partners, un šīs ir viņa treneru sarunas. Mums šodienas tēma, kas mums ir izsludināta, ir kā pārvarēt visas manas problēmas. Es ceru, ka nebūs pārāk daudz apsolīts, bet katrā ziņā paskatīsimies. Tas, ko es no savas puses varu izstāstīt, mēs šobrīd gaidām mūsu ekspertu. Mūsu eksperts šodien būs Gunita Peipiņa. Un Gunita Peipiņa ir pirmkārt coach. Tas nozīmē, ka ir iegūst gan certifikācija, gan ir šī praksa, ka strādā cilvēkiem individuāli. Otkārt Gunita ir treneris, attiecīgi strādā ar cilvēkiem grupās. Un, protams, ka mēs sadarbojamies arī viena partneris ietvaros. Un es jums turpināšu stāstīt vienlaicīgi. Man pašam bija. Es nedomāju, ka šī saruna varētu veidoties tik interesanti, ja par problēmām no vienas puses negribas runāt. No otras puses, kas ir problēma, kā mēs viņu saprotam, kā mēs varam definēt un ko tieši mēs varam atrisināt. Ja? Tā kā, jā, es ceru, ka saruna būs veiksmīga. Gunita ir pievienojusies. Gunita, čau! Čau! Vai tu dzirdi mani? Es tevi dzirdu ļoti labi. Es tev dzirdu ļoti labi, jā. Gunita, es jau gan sāku stādīt priekšā, kas tu esi un kas ir šodienas tēma. Došu tev vārdu. Kas ir tas, ko tu gribētu, lai cilvēki zina par tevi? Kas tu esi, ko tu dari? Jā, vārdu uzvārdu tu man noteikti jau pateici, to tātad visi jau piefiksēja. Kas esmu es? Es esmu profesionāls coach pirmām kārtām, kas nozīmē, ka man ir tā iespēja strādāt ar komandām ne tikai kā trenerim, bet arī kā coacham un skatīties no tā skatu punktu, likt komandām, iet dziļāk, meklēt dažādas lietas, skatīties. Otrkārt, es esmu arī mentors, un treškārt, es esmu arī treneris. Ir daudz dažādu tēmu, par kurām patīk strādāt ar komandām, patīk strādāt un parādīt tos ceļus un redzēt, kā komandās attīstās tās lietas, ko viņi ir sagaidījuši, ko viņi grib sagaidīt, un kā viņi tālāk savā darbā izmanto arī to, ko viņi ir treniņos uzzinājuši. Un ceturtā lieta, 15 gadu HR nozarē, kas ir darbs ar cilvēkiem, par un ap cilvēkiem, kas arī ir iedevis savu tādu impulsu saprast, kas ir vajadzīgs komandām, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, kā labāk strādāt, kā palīdzēt viņiem uzlabot šo te viņu darba ikdienu, privātās dzīves ikdienu. No turienes arī viena no šīm tēmām par problēmu pārvarēšanu, par problēmu risināšanu, kas ir manā top lauciņā, jā. Gunita, man sākamais jautājums veidojas ļoti dabīgi. Ja tik daudz visa kā laba tu vari darīt ar cilvēkiem, kāpēc vārds problēma? No kurienes radās tava interese un kā tu pieķēries vispār šim jautājumam? Zin kā, problēmas mums ir ik uz soļa. Citiem patīk viņus saukt par izaicinājumiem, bet jebkurš faktiski jautājums, kas mums rodas un kas mums ilgākā laikā neliek mieru, tā savā ziņā ir problēma. Vieglāka, sarežģītāka, komplicētāka, ātrāk atrisināma, sarežģītāk risināma, bet dažādie jautājumi tie pēc būtības visi ir sava veida problēmas. Un tas arī iedeva tādu impulsu, ka tev kā HR cilvēkam nāk un prasa, un ko man tagad darīt, un kā man šo risināt, un kāpēc tā ir, un kas notiek tur, un ko mēs varam ar to darīt. Un tu saproti, ka tās problēmas ir īstenībā ik uz soļa, un ne tikai darbā, bet arī privātajā dzīvē, dažādi jautājumi, un jā, kaut kā tas viss tā organiski aizgāja, ka es sāku skatīties, pētīt, meklēt, kas ir tas labākais veids, kā ar to tikt galā un kā tiešām efektīvi risināt šīs problēmas, nevis vienkārši kaut kādu risinājumu tam visam iedot. Super. Zini kā, tas, ko es jau gribu pateikt, paldies, jo arī man šīs sarunas ir tiešām mācīšanās sarunas, jo patiesībā es gatavojoties, apdomāju vairākas lietas, kas ir tās definīcijas problēmā, un pirms ķeramies pie risinājumiem, es varbūt tev iedošu pāris savējās, un tad tu norezonē, kuras no tām, vai varbūt kas ir tava tuvākā definīcija. Tu gan ieskicēji, jau tas ir jautājums, kas kaut kur nedod mieru, jo man likās interesanti, no vīriešu, sieviešu viedokļu, no speciālistu, no vadītāja atšķirās vai nē. Jo, zini kā, pirmkārt es ņēmu tās definīcijas, kuras nekur nav rakstīts. Man ļoti sen patīk teikums, ka bizness ir klientu problēmu risināšana ar peļņu. Ja kādam kaut kas sāp, tu vari to atrisināt, tur ir pa vidu nauda, skaidrs, tas ir bizness. Otrs, ko es priekš sevis arī šodien vēlreiz nodefinēju par to, ka pēc būtības jau
vadītājam tā arī tāda nepārtraukta problēma risināšana. Tikai varbūt tos, ko es vēl šodien domājot par tevi, ir tā, ka es domāju par patiesībā nevis risināšanu. Vadītājiem bieži vien, vismaz manā lomā, ir tad, kad saprast, kura no tām vispār ir būtiskā problēma. Kas ir tas jautājums, kas ir jārisina, kas ir ilūzija, kas ir emocijas un kas vispār ir problēma. Un tas ir divi. Trešais ir, ka man nāca prātā par to, ka pēc būtības jau tirgus vērtība arī cilvēkam nosaka problēmas lielas, ka viņš var atrisināt. Jo viens var atrisināt, ko darīt ar 2 kafijām, un viens risina Rail Baltica projektus. Un tie ir dažādi griezumi, kam cilvēks var pieķerties. Un gal galā vēl beidzamais pirms pareizām definīcijām bija tāds, ka es secināju, ka mūžīgais jautājums, cik viegli mums risināt svešas problēmas. Kaimiņš, māsa, brālis, bez visām 3 minūtes, viss ir sakārtots un nav. Un tad, protams, ka es paskatījos arī kaut kādas oficiālas definīcijas, un tur, kas man iekrita, kas bija interesanti, ka 2 virzieni, vismaz es sataustīju. Tas viens virziens ir tāds, ka tas ir kaut kādi jautājumi, kas rada emocijas, kas rada tādas grūtības, un viņš ir liels un nesaprotams jautājums. Un otrs, protams, pat bija matemātiskās funkcijas par to, ka tas prasa risinājumu. Jā, tā kā dažādas definīcijas, dažādas skatu punkti iedod savu, nevis pareizo, bet iedod savu. Tad tavā galvā problēma ir kas? Jā, problēma ir īstenībā daudz no tā, ko tu minēji, arī ir kaut kur tajā visā problēmu risināšanā, kāpēc mēs tās problēmas neatrisinam. Tur ir tās atbildes uz taviem jautājumiem, ka mēs risinām svešas problēmas, mēs nerisinām savas problēmas, mēs gribam ātru risinājumu ļoti komplicētām problēmām. Tas viss rada tādus klupšanas akmeņus, kā rezultātā tā problēma netiek atrisināta. Pēc manas izpratnes problēma ir kaut kas, kas nenotiek tā, kā vajag, kas nesniedz to rezultātu, ko mēs sagaidām, kas atkārtojas un rada mums sajūtu, ka nav labi. Vienkāršs piemērs, piemēram, galvas sāpes. Ja? Vienreiz iesāpējās galva, vai tā ir problēma? Visdrīzākais, ka nē, izdarsim zāles, viss būs forši. Esmu saslimusi ar gripu, man sāp galva, vai tā ir problēma? Visdrīzākais nē, jo tas ir simptoms tam, ka es vienkārši saslimusi, atkal es izdzeršu pretsāpju zāles, es izvesaļošos, man viss būs kārtībā. Bet situācijā, ja galvas sāpes ir katru 2. dienu vai katru nedēļu, ir pastiprinošas stipras, nepāriet pie kaut kādu zāļu izdzeršanas, tad tā ir problēma. Un man ir jādomā, kā to risināt. Un nevis cīnīties tikai ar to simptomu, ar to galvu sāp, bet atrast iemeslu, kāpēc man tā galva sāp. Jo tā nav gripa, tas nav nogurums, tas nav vienkārši pārslodze, bet tur ir varbūt kaut kādas dziļākas veselības problēmas. Līdz ar to lietas, kas nenotiek tā, kā vajag, vai nav tas rezultāts tāds, kā mēs gribētu, vai viņas atkārtojas un ir sistemātiskas, tās jau ir problēmas. Jo tas nav vienkārši kaut kāds maziņš jautājums, ko mēs varējām atrisināt. Paldies tev par šo skatu punktu. Jo, zini, kā mūsdienās, man liekas, no vienas puses nav jāmācās definīcijas, bet no otras puses jābūt kaut kādai izpratnē. Tas līdzīgi kā cilvēki nelieto vārdu depresija. Jā, jo kaut kā tas ir slikts garstāvoklis, kaut kā tā ir izdegšana un kaut kā tā ir tiešām depresija. Un katram ir savs risinājums. Un pareizi jau tu pateici, jā, citreiz mēs jūtos, ka tā ir liela problēma, bet tas ir jautājums, kas neatkārtojos, ko var ātri atrisināt. Forši. Es tev kaut kas atkārtojās, kaut kas ir sarežģītājs, kaut kas rada sekas, vai no emocionāls vai racionāls un abas kopā, jā. Tieši tā, un arī tas, kas ietekmē manu dzīvi, tas, ko tu teici, svešas problēmas ir viegli risināt, ja? Bet jāskatās ir uz tām lietām, kas ietekmē mani. Ja tā lieta, tā situācija, tā problēma, tas jautājums mani urda un man visu laiku neliek mieru un man gribas saprast, kāpēc, kas, kur, kā, tad tā visdrīzākais ir tā mana problēma, kas man būs jārisina, ja? Skan ļoti labi. Zini, kā iedod kā nākošo savu skatu punktu, kā cilvēki risina vai nerisina problēmas. Un es varbūt atļaušos to jautājumu bišķiņ paplašināt no savas puses, jo tāda cilvēcīga novērojuma ir, ka cilvēki labprāt dalās ar problēmām, vai runā par viņām, bet tā racionāli nofokusēt, izdarīt un izoperēt, tā varbūt tad notiek atkal, tad liekas, ka tā nemaz nav problēma. Ja? Es jau neinteresēju tavs skatu punkts, kā tad cilvēki risina vai nerisina, iedod drusiņo pirms metodēm, tad kas ir tā pieredze?
Tas, ko tu teici, mīlam padalīties ar problēmām, jo latviešiem ir tā, ka dalīta bēda ir pusbēda. Nu, es kādam izstāstīšu, man vienkārši paliks vieglāk. Jā, paliks vieglāk, bet tā problēma jau nebūs atrisināta kā tāda pēc būtības. Kā kopumā notiek problēmu risināšana? 70% gadu neatkarīgi no tava statusa, vīrietis, sieviete, vadītājs, darbinieks. Lielākoties mēs problēmas risinām ugunsgrēka dzēšanas veidā. Problēma? Mums vajag ātru risinājumu, mēs attiecīgi nodzēšam, mēs nemeklējam neko tālāk, neko dziļāk, mēs atrisinam to virspusē. Nu, līdzīgi, kā es jau tev teicu par tā pašām galvas sāpēm, sāp galva, ko mēs izdaram pirmais, mēs izdaram tabletīti, viņa pāriet, mēs ejam tālāk savos darba ritmos. Bet tajā brīdī, kad tas viss sāk atkārtoties, mums ir jāsāk domāt par to, ka ir jāmeklē konstruktīvs risinājums, jo tikai cīnīšanās ar simptomiem vai cīnīšanās ar sekām, tā nebūs problēmu risināšana. Tur būs jāmeklē, kas notiek dziļāk, kāpēc tas viss, no kurienes tas viss nāk un kas tam visam ir saknē. Otra lieta, ko mēs bieži darām, mēs ļoti ātri gribam atrisināt problēmas. Nu, mums vajag tagad un tūlīt, vajadzēja risinājumu vakar, mēs ātri kaut ko izdomājam, ātri ieviešam, bet vai tā ir atbilde uz patieso cēloni? Visdrīzākais, ka nē. Un atkal jau mēs neesam veltījuši pietiekamu laiku, lai patiešām atrastu tos iemeslus, kāpēc tā problēma rodas. Mēs varbūt esam atraduši vienus, divus iemeslus, kas mums šķietami, liekas, ka jā, šis ir tas īstais, bet mēs nerokam dziļāk. Tas ir arī tas, ko man bieži vien apmācībās dalībnieki saka, mēs beidzot rakām dziļāk un mēs nonācām līdz tām īstajām lietām. Tas prasa laiku. Problēmu risināšana noteikti nav ātra, noteikti šīs dienas laivā mēs neatrisināsim visas problēmas. Tam ir vajadzīgs laiks, un laiks ir tas, kas visbiežāk cilvēkiem pietrūkst un kur mums negribās likt iekšā savas pūles, lai risinātu. Mēs nesaprotam to, ka beigās jau tas risinājums tikai mums palīdzēs un iedos to pozitīvo. Kas vēl ir? Vēl ir tas, ka mēs gribam risināt citu problēmas. Tas, ko tu jau minēji, ja? Jo mums šķiet, mēs ātri varam atrisināt, kur man bija līdzīga situācija, es izdarīju tā, es iedodu padomu, viss ir baigi forši, viss ir labi, bet tas varbūt nav risinājums tam cilvēkam. Un ja viņš paņem, respektīvi, ja mēs kā problēmas cilvēks paņemam kāda cita risinājumu un neesam sameklējuši to īsto iemeslu, iespējams, mums tas nemaz nestrādās. Tas nenozīmē, ka nevajag lūgt padomu no malas, nevajag lūgt kaut kādu viedokli no malas, to noteikti vajag darīt, bet nepieņem to kā pašu saprotamu risinājumu. Nu, tas, ka, piemēram, sieviete izdomā, esmu pārāk kresna, gribu notievēt, gribu slaidāku augumu, kur vienai nostrādāja, viņa tur ieturēja tādu un tādu diētu, tātad es to pašu darīšu. Nu, visdrīzākais tas rezultāts nebūs tādu, kādu viņa sagaida. Visdrīzākais tā būs vilšanās beigās, un tas nebūs atrisinājis to problēmu, kas viņai ir. Tur ir jāmeklē citi, varbūt, risinājumi tiem patiesajiem cēloņiem, kāpēc man to vispār vajag, kāpēc es to gribu, kas tur ir apakšā, kas ir tie iemesli, un tikai sakārtojot savu dzīvi, es varu nonākt pie tā, ka man tā problēma atrisināsies. Nu, kaut kā tā. Tas ir tas veids, kā, manuprāt, šobrīd arī cilvēki bieži risina problēmas, un tie ir tie klupšanas akmeņi, uz kuriem mēs visbiežāk arī iekrītam. Paldies tev. Es drusku norezonēšu par to, kas ir tas, kas varbūt man norezonē, vai ko es saklausīju arī tavā lietā, jo tev ir taisnība tādā ziņā, ka mēs gribam ātri un vienkārši. Un es pieņemu, ka sarežģītām problēmām, tur jau nav tāda viena ātra risinājuma. Ja vienalga, vai tas ir Rail Baltics, vai Air Baltics, vai komunikācija par pensijas fondu, tur jau nav tā, ka viens teikums un hops un cilvēki nebūtu, bet mēs gribam. Un otrs, man norezināja arī, ka, arī mēs ar tevi esam šobrīd sociālos mēdījos, un pēc būtības gribās ļoti ātri pielaikot kaut ko. It sevišķi, ja visos sociālos mēdījos cilvēki patiešām saka, hei, izdara 1, 2, 3, bet mēs jau nezinām ne geogrāfiju, ne situāciju, ne vecumu, ne lielumu, un galā. Ļoti labi. Zini, kas ir, Gunit, pirms un tad gan pie metodēm, man ir tāds man radās viens tāds ļoti sadzīvisks, ļoti vienkāršs jautājums. Jau skaties, mācībās es saprotu, tur atnāk treneris, definē vai coach un prasa tur dziļākus jautājumus un kur, kāpēc, un ejam tur dziļumā. Nu, kāds tevi veda, tev ir kaut kāds veda. Bet tagad skaties, iedomājamies, cilvēks ir viens. Un iedomājies, ir tāds dienas ritums, kurā ir kaut kāda darbu saraksts,
daļa no tās darbu saraksta negribās darīt, daļa deg, un vēl daļa mēs mūkam kaut kur, ja, kaut ko tur nevajadzīgi darām. Un tas skaidrs, ka tīri intuitīvi mēs risinām to, ko nevar atrast, ko nevar nerisināt, vai kas ir tās mazās ikdienas problēmas. Bet tas mans jautājums tev varbūt tāds ļoti sadzīvisks, ļoti vienkārši, bet iedomājies, šajā darba ritumā, kur galvenais tev atrisināt to ātri un saprast, kā apstāties vai kā nodefinēt, paga. Un šī ir problēma, un te man ir jāpiefiksē, un te man ir jārok dziļāk. Un tad savukārt, ko darīt? Rakstīt viņu, zvanīt kādam, iedod man drusiņu. Es pieņemu, ka tas darba vai dzīves ritms cilvēkiem ir tās drusiņas savādāks, nekā viņi sēž un domā, reku man 10 problēmas, kuru pirmo risināšu. Jā, iedod savu iedodu. Nu jā, protams, ka jārēķinās ar to, ka mūsu dinamiskajā dzīvē un dinamiskajā laikā mums nebūs tā, ka rodas problēma, mēs uzreiz sēdīsimies un viņu padziļināti risināsim. Protams, ka pirmajās reizēs mēs iedosim kaut kādu ātru risinājumu. Tas jau nav nekas slikts, jo tajā brīdī mēs to ugunsgrēku nodzēsīsim. Ja māja deg, svarīgākais ir tajā brīdī viņu nodzēst un pēc tam domāt tālāk, ko man ar to iesākt. Un te es teiktu, vislabākais jau risinājums tajā visā ir, ka saprast, kurā brīdī man tie jautājumi atkārtojas. Kurā brīdī es atkal uzkāpju un atkal man tā māja deg un nav kārtībā, un atkal man ir tas ugunsgrēks jādzēš. Un tos jautājumus vienkārši piefiksēt, un tad reāli ieplānot savu laiku kalendārā, kad es šiem jautājumiem piesēdīšos. Jo tas kalendārs mums īstenībā tagad arī mūsdienu dzīvē, mums telefonā visiem ir kalendārs, kur mēs varam salikt lietas. Un tas, ko es arī bieži vien mācībās saku vai saviem darbiniekiem saku, ieplānojiet sev laiku kalendārā neparedzētām lietām. Ieplānojiet uz priekšu laiku, šobrīd es sēdīšos un es par to padomāšu. Jo reizēm jau nevajag daudz, tā var būt saruna ar kādu citu, reizēm ar kādu kolēģi vai to pašu kauču vai vadītāju vai padoto, jo mēs, kad skaļi runājam, mēs reizē arī domājam. Un skaļi runājot, mēs varam nonākt pie šīm te atziņām daudz labāk nekā klusībā, kas ir viens no tādiem punktiem. Un otrs, paredzot laiku kalendārā, mēs atvēlam sev to, iedodam sev to brīdi, kad mums būs laiks par to parunāt, par to padomāt un padziļināti papētīt, no kurienes tad īsti rodas tā problēma, kāpēc man atkal nav laika tam un tam, vai kāpēc tur tas un tas nav izdarījis kaut ko, vai kāpēc šis projekts ir tik sarežģīts bijis, padziļināti papētīt, sadalīt viņu. Ja mēs runājam par biznesu un darba dzīvi, mēs parasti neesam viens tajā darbā. Mums ir komanda, mums ir darbinieki, mums ir komandas biedri vai padotie, un tad mēs varam veidot arī tādā kā sapulču vai projektu veidā un teikt, hei, rekur, mums ir bijis tāds un tāds projekts, tur ir bijušas tādas un tādas problēmas, kas mums visdrīzākais atkārtosies arī nākamreiz, ja mēs viņas neatrisināsim. Sēsties kopā, likt galvas kopā, un arī darba grupā var risināt šāda tipa problēmas, kad atrast tos risinājumus, kas komandai strādā vislabāk. Forši, paldies. Zini kā, mēs to sarunu nebeidzam, bet ja mēs beigtu, es pēc būtības jau vairākas reizes esmu iemācījies no tevis, jo pirmais, ko es laikam piefiksēšu saviem vārdiem, ir, tad ir kaut kāds zvaniņš vai karodziņš, ka šie jautājumi atkārtojās. Pie tam jautājumi, kas nav patīkami. Vienalga, vai sāp galva, vai attiecības ar kolēģiem, vai kāds rezultāts, bet viņš atkārtojās. Ja. Tad otrs ir, ko teicu, sākumā ir vienkārši brutāli, vienkārši jāpieraksta vai jānofiksē. Katram mūsdienās vēlreiz, nav jau ar pildspalvu un ar zīmolu, bet kādam ir aplikācijā, kādam kalendārs. Ja. Un trešais, kas man, es varbūt apvienošu šos punktus, kas man ļoti norezonēja, ka arī apzināties, nezinu, kas būtu tā definīcija, varbūt tāda produktīvā runāšana, vai kāpēc es runāju, jo tas, ko tu iepriekš minēji, es vienkārši izsūdzu savas bēdas, un tas ir tāds emocionāls, vēlreiz, ja es ar to nepazeminu kādu citu vai neuzskatu, ka problēma atrisināsies, bet man vajag kaut kādu emociju izlaid, tad tas varētu strādāt. Bet otrs ir, tad otrs savukārt ir negaidīt uz tām tabletēm, bet tā ir produktīva saruna. Jā. Kādreiz ar ekspertu, kādreiz ar komandu, bet respektīvi tā ir saruna, kurā veidojās kaut kas. Forši. Paldies. Ko, Gunita, zin kā, ja mēs esam sapratuši vismaz, kas ir tās orientējušās definīcijas, mēs esam sapratuši, tad, kā viņu noķert vai kā viņu nofiksēt, iedod man lūdzu to nākošo soli. Kā mēs varētu risināt?
tad, kad ir saprasts, kas ir tā problēmas būtība, saprasts, ka tā ir mana problēma vai manas komandas problēma, un mums viņa ir jārisina, tad mēs nerisinām svešu problēmu, bet mēs saprotam, kā tieši tā problēma ietekmē mūsu dzīvi, manu konkrēti dzīvi, tajā brīdī rodas ļoti personīga interese atrisināt to problēmu. Jo tas arī iedod tādu pirmo soli, kāpēc man vispār to darīt. Ja man ir personīga interese, tad visdrīzākais es saprotu, ka tas ir man vajadzīgs, tas ir manai komandai vajadzīgs, un tas man iedos risinājumu. Beigās es sasniegšu to, ko es vēlos, es no tās problēmas tikšu vaļā. Pirmais, pie kā jāķerās, ir jāskalda, kā es saku, mati, un jāsaprot, no kurienes tā problēma vispār rodas. Kas ir tā saknes būtība, nevis tie simptomi, kā tā problēma izpaužas. Nevis pats fakts, nezinu, slikta komunikācija vai slikta sadarbība vai neizdevies projekts, bet kas tur ir apakšā, kas ir tie cēloņi, kāpēc tā problēma mums vispār ir uz darba galda. Un tas, ko es bieži vien apmācībās, pirmā metode, ko es piedāvāju šo cēloņu risināšanai, ir no Lean filozofijas ņemta metode, un viņas saucas 5 kāpēc. Ļoti vienkārša, ļoti saprotama, var risināt gan sarežģītas problēmas, gan vienkāršas problēmas, un mēs meklējam cēloni ar 5 kāpēc. Mēs uzdodam 5 kāpēc konkrētajai problēmai, līdz atrodam patieso cēloni. Tajā brīdī, kad mēs šos 5 kāpēc uzdodam, reizē var arī būt pie 4. jau apstāties, vai vajadzīgs ir 6. kāpēc, bet tā doma ir neapstāties pie attaisnojuma. Tad neapstāties pie tā, kas ir vienkārši, tā sanāca, bet meklēt patiesi to cēloni, ko mēs varam ietekmēt. Iedošu mazu piemēru, lai tev būtu tāds, varbūt arī klausītājiem būtu tāda izpratne lielāka, kā tad tas strādā dzīvē. Elementārs piemērs ļoti vienkāršai situācijai - nokavēju darbu. Pieņemsim, ka darba kavēšana nav vienreizēja, bet ir atkārtota un regulāri kavēju darbu. Un tad mēs jautājam, kāpēc tu nokavēji darbu? Vai sev, vai attiecīgi strādājot grupā cilvēkam. Nepamodos īstajā laikā, tad, kad tas bija paredzēts. Gunīt, es gan nekavēju regulāri darbu, bet pamēģinam šo jautājumu, jo tu man uzdod. Tu man uzdod pirmo jautājumu, kāpēc tu, Valter, nokavēji? Aizgulējos. Okay. Aizgulējos. Kāpēc tu aizgulējies, Valter? Tas ir dziļš jautājums, bet visticamāk, tāpēc, ka es diezgan pavēlu aizgāju gulēt, un patiesībā man ļoti gribās arī tagad no rīta braukt ar visu šo sastrēgumu un visu tas, kas jārisina ceļā. Ok, un kāpēc tu iepriekšējā vakarā aizgāji pavēlu gulēt? Jo mani ievilka internets. Viņš mani vilināja. Sākumā Instagrams un tad Netflix. Viņi abi divi turēja katrs mani aiz sava roka, Instagrams un Netflix, un tur es arī paliku. Un kāpēc tas Netflix un Instagrams tevi pievilka un ievilka tur iekšā? Viņš mani ievilka, jo sākumā domāju, vienkārši viņu atpūtīšos, bet kaut kā tas paņēma reiz 4 vairāk laika un uzmanības nekā man gribējās, jo man vajadzēja kaut kā atslēgties no iepriekšējā darba, no iepriekšējā stresa. Redzi, te jau mēs nonācām pie tā, ka tev iepriekšējā darbā bija stress, tev bija kaut kas, kur bija nepieciešama atslēgšanās, tātad īstais iemesls, kāpēc tu no rīta nepiecēlies, visdrīzākais ir tas, ka iepriekšējā dienā tev bija pārāk liels stress, un tad tu vari strādāt ar to stresa iemeslu, to stresa cēloni, kas tev viņu radīja, kas nozīmē, ka tev nākamajā reizē nevajadzēs vairs stresa noņemšanai 4 stundas Netflixā vai Instagramā, tu laicīgi aiziesi gulēt, un tu piecelsies uz darbu. Ja? Tad vienkāršs ceļš atrast, kurā brīdī, bet redzi, es neapstājos tajā brīdī, kad tu teici, Netflix bija mana problēma, ja? Tad iemesls bija, kāpēc es nokavēju darbu, bija tāpēc, ka es iepriekšējā vakarā ļoti ilgi skatījos un vēl aizgāju gulēt. Es neteicu tev tajā brīdī, tad tev vajag mazāk skatīties Netflix vai Instagram. Ja? Mēs neapstājāmies pie tā attaisnojuma. Mēs pagājām vienu solīti bišķīt tālāk, un mēs sapratām, ka īstais iemesls ir stress. Iepriekšējā dienā vai spriedze vai kaut kāds sarežģīts projekts, un tālāk jau var parākt dziļāk, kas tad tur bija, no kurienes tas stress man tajā projektā radās, ja, ko viņš tur izdarīja, kāpēc tas stress tur bija, kas bija iemesli, un tad jau tu tālāk saproti, ka īstenībā piecelšanās iemesls nav tas, ka tu aizgulējies, bet tavs stresa šis te punkts iepriekšējā dienā, ja?
Nu, kaut Šis kā ir ļoti tā. labi, jā. Šis ir ļoti labi, lai arī mums tas bija ļoti novienkāršot un varbūt tur minūtes ietvaros, jā, bet tas, ko es patiešām sajūtu, es sajūtu, ka gribētu tos sākumā risināt vienkārši simptomus, tur uzliec modinātāju, brauc ātrāk vai dari, vai tikpat lieli simptomi bija arī kaut kāds Netflix vai Instagrams, vai tur attaisnojumi vai simptomi. Bet jā, tad liela meistarība ir patiešām paiet un pameklēt to būtisko, jo tad, ja tā ir tiešām problēma, tad pēc būtības, ka būtisko jēgpilno cēloni mēs varam atrisināt. Labi, Gunita, tu man ieinteresē vien vairāk. Vēl viena lieta. Māci mums vairāk, jā. Tajā brīdī, kad tu sasniedz šo te patieso cēloni un kad tu saproti, ok, šis ir tas, ko man vajag risināt. Meklējot tālāk jau risinājumus, mēs bieži vien paklūpam uz vienu ļoti elementāru lietu. Mēs cenšamies atrisināt to, ko mēs nevaram atrisināt. Tātad kaut ko, kas ir ārpus mūsu kontroles zonas, ārpus mūsu ietekmes zonas. Un ja mēs kaut kam tādam meklēsim risinājumu, tur efekta nebūs nekāda. Nu, piemēram, man uzreiz nāk prātā, man ļoti patīk braukt uz dažādiem pasākumiem, arī āra pasākumiem, sporta pasākumiem, mūzikas koncertiem. Nu, pat pirms pāris nedēļām biju festivālā Minhenē. Un tāda epizode neliela, piemēram, vai mēs varam ietekmēt to, kā ārā līst lietus? Nē, nu tieši nē. Tiešām es zinu, ka kāds var, bet diez vai lielākā daļa no mums, jā. Tas, ko mēs varam izdarīt, ir, mēs varam, zinot to, ka līs lietus, mēs varam sagādāt savu gumijas zābakus, sagādāt lietus mēteli, paņemt lietus sargu līdzi, nodrošināties, lai mēs nekļūtu slapji. Bet tas nenozīmē, ka mēs vienmēr nekļūsim slapji, jo, piemēram, uzvelkot, nezinu, tai pašā festivālā uzvelkot lietus mēteli, nu, agri vai vēlu kaut kur tas lietus tiek iekšā un tev sāk kaut kur sūkties pa kaut kādām vīlītēm, un tu joprojām kaut kādā brīdī sajūti, ka tavs apģērbs paliek slapjš, kājas paliek slapjas, ir sevišķi pārvietojoties, vēl jau vairāk, ja tas ir koncerts, tā ir mūzika, tā ir lēkāšana, tās ir emocijas, tu nevari nokontrolēt to, ka tu nepaliksi slapjš. Un tajā brīdī mēs varam vienkārši pieņemt to, ka problēma nav lietus, un mēs no viņas neslēpjamies. Mēs pieņemam to, mēs nemēģinām par visiem 100, kā saka, mēģināt noslēpties vai kaut kur, nezinu, palikt mājās, neiet ārā, sameklēt 100% ūdens necaurlaidīgu apģērbu, jā, bet mēs pieņemam, ok, šī ir lieta, ko mēs nevaram ietekmēt, arī ar tiem līdzekļiem, ko mēs it kā esam atraduši kā risinājumus, ko mēs varētu izmantot, viņi īsti nestrādā. Un ko mēs tajā brīdī varam darīt? Mēs vienkārši pieņemam un mainam attieksmi. Un tajā Minhenes festivālā pēdējā dienā bija nenormāls lietus, nu tāds, ka gāza, kad gaismas spīd, tad lietus vienkārši ir tā kā siena. Mums, protams, bija lietus mēteli līdzi, bet tas neko nepalīdzēja, un tas, ko mēs darījām, mēs vienkārši bijām tur, mēs izbaudījām Calvin Harris mūziku, mēs dziedājām, mēs baudījām to, kas bija, un šobrīd man tas iedod ļoti labas emocijas, jo es necīnījos ar to, ko es nevaru ietekmēt. Ja? Es vienkārši pieņēmu, pateicu, ok, tas ir tas, ko es baudu, tas ir tas, kur es būšu un kur es sagādāšu sev. Es mainīju savu attieksmi pret to, ja citreiz man liktos, man gribas tomēr tās drēbes sāsas, tad šajā brīdī man bija nē. Man ir pilnīgi vienalga, jo es izbaudīšu, es dabūšu kaut ko tādu, ko es vēl neesmu izbaudījusi. Ja? Līdz ar to nevienmēr tajās problēmās mēs varam atrast kaut kādu risinājumu, ja tas ir kaut kam, kas ir ārpus mūsu kontrolas zonas. Reizēm mums ir jāpieņem tas ceļš un varbūt jāpamaina sava domāšana, sava attieksme, savus domu skatījums uz to, un tajā brīdī mēs varam izbaudīt, neredzot to, ka tur ir problēma. Jo tā īstenībā vairs nav problēma. Tā vairs nav problēma, tā ir kopējā pieredze. Forši, paldies. Jā, es tikai no savas puses arī varu norezināt, šis arī ļoti interesants, ka tādā pirmajā vienkāršotā līmenī, ko es varu kontrolēt, kas ir no manis atkarīgs, vienalga, vai tas ir modinātājs transports, vai tas ir kaut kāds projekts saraksts. Bet jā, otrajā ir interesanti, ka dažkārt attieksmes maiņa nozīmē pieņemšanu. Ir tā. Šobrīd ir tā, un tad jautājums, vai es to varu kaut kā palaist, atvieglot vai neradīt šos emocionālos cēloņus. Ļoti labi.
Gunīt, atgriežoties pie mūsu sākotnējās versijas, tu minēji šo 5, kāpēc, vai noskaidrot cēloņus. Ir vēl kaut kādas metodas, kuras skatās vairāk tos cēloņus, vai te uzreiz nāk prātā pie risinājumiem? Jā, protams, tur var tālāk iet dziļāk, meklēt tiem cēloņiem, sadalīt viņus kategorijās, kas tieši tas ir, vai tas ir mūsu ietekmes zonā, vai tas nav mūsu ietekmes zonā, sadalīt, vai tas skar kaut kādus cilvēku resursus, vai tas skar materiālus, vai tas skar kaut kādas metodes, kā mēs kaut kādas lietas darām, tā tālāk. Nu, tas ir, protams, ar šiem cēloņiem strādājot padziļināti, bet tajā brīdī, kad mēs noteikti arī jānodefinē ir, vai tas ir patiesais un īstais šis te iemesls, ja? Jo reizēm atrodot cēloņus, mēs varam atrast ļoti daudz veselu listi ar to, kāpēc kas nestrādā, bet ir jāsaprot, kuri patiešām ir tie īstie, ja? Jo reizēm tas cēlonis var būt kaut kas daudz plašāk. Bet tad nākamais solis, jā, ir iet pie risinājumu meklēšanas, jo īstenībā tajā brīdī, kad cilvēki meklē cēloņus, kas ir paradoxāli, tajā brīdī, kad mēs meklējam cēloņus, mēs bieži vien jau sākam ar risinājumiem. Tas ir tas, ko es arī reizēm kursos mācībās, es komandas slāpēju un saku, nē, šito noliekam malā, šitas būs pēc tam, strādājam šobrīd ar to, kāpēc tas notiek, jā, jo cilvēkam uzreiz ir, atradu iemeslu, meklēju risinājumu, jā, bet tur ir svarīgi sanākt tiešām atrast, tā kā maksimāli daudz, lai mēs pēc tam varētu izfiltrēt, kas tad ir tie īstie, kas to ietekmē. Un tad jau mēs varam pāriet pie risinājuma meklēšanas. Šis ir ļoti labi. Un tas, ko tu teici, tas lielā mērā sasaucās ar to, ka mēs gribam šo ātro, vieglo ceļu. Mēs ieraudzījām kaut kādu spuldzīti, un mums hops gribās uzreiz tur atrisināt to lietu. Jā. Kāds man vēl viens tās praktiskas dabas jautājums, jo mēs esam vairāk mācību nozarē, ir coachi, ir treneri, arī mēs ar tevi šobrīd divatā runājam. Tavuprāt, cilvēks sarunā ar sevi. Es saprotu, ka būtu forši, ja ir kāds treneris vai komanda vai kur, bet ja es esmu viens vai tas ir kaut kas, ko es negribu dalīties, sarunā ar sevi vai ar sevi pildspalvu un papīru, to arī var izdarīt. Tavs personīgais viedoklis. Noteikti var izdarīt, jā, pilnīgi noteikti. Zin kā, es arī bieži pieminu mācībās, ka man ir viens ļoti labs piemērs mājās. Man ir meita, kura savas problēmas risina. Tā, ka viņa atnāk pie manis ar risinājumu jau nevis ar problēmu. Un tad es pajautāju jautājumus, un es saprotu, ka viņa ir izgājusi visu to ceļu jau viena pati. Viņa pati ar sevi strādājusi, bet tas ir ļoti no cilvēkiem atkarīgs. Ja ir pašam komfortablāk ar sevi strādāt, un mēs varam paši tiešām ar sevi reflektēt, ko ļoti daudz cilvēki nedara, tad jā, to var izdarīt, bet pieredze rāda, ka ļoti daudz cilvēkiem tomēr ir vajadzīga šī atvērtā saruna, sarunāties skaļi, iespēja. Poguli un stāvi un sarunājies ar sevi, jo tev būs sajūta, ka tev ir sarunu biedrs, tu atspoguļosi skaļi, bet iespējams tās būs lietas, ko tu negribi svešiem cilvēkiem vai citiem cilvēkiem stāstīt. Pamēģināt var tādā veidā, jo tad tu iegūsti sarunas biedru, kas tev nerunā pretī, kas tevi uzklausa un skaļi sarunājoties, nevis varbūt tikai domās, tu vari atrast šos iemeslus, cēloņus un arī risinājumus daudz efektīgāk. Forši. Es atkal tikai saviem vārdiem un mēģinu priekš sevis pārvērst arī kaut kādās metodēs. Tad, ka punkts numur tas priekšnosacījums tomēr ir spējai drusciņi apzināti reflektēt vai padomāt vai pierakstīt vai saprast, stop, tagad tas ir emocijas un tagad tas ir jautājums. Jā, un tas, ko tu ļoti labi pateici arī par to, ka nav jau atbilstoši, neatbilstoši. Citreiz man vajag papīra lapu, citreiz man vajag kādu, bet lai es vienkārši runātu skaļi. Un dažiem cilvēkiem patiešām, es droši vien varu ieskaitīt sevi tajā pašā kategorijā, dažkārt sarunā veidojās vairāk, lai ko es tagad viens ar kādu papīru rakstītu. 1 + 1 ir 3, kaut kas tur rodās tādā sarunā, kaut kā tas mūsu sociālais mehānisms strādā. Super. Katram ir sava recepte un nav, kā tu saki, nav pareizi, nepareizi. Ir jāatrod tas, kas strādā priekš manis. Tieši tāpēc jau nestrādā tas, ka man vienkārši atnāk un pasaka, hei, dari tā un tā. Tas nebūs mans risinājums, tas būs tavs risinājums, tas būs tā cilvēka risinājums. Man ir jāatrod savs veids, kā nonākt pie tiem iemesliem un kā meklēt tos risinājumus. Gunita, es varu izmantot dienas stāvokli šobrīd, un tad jautājums, ejam pie risinājuma. Es sapratu, ka, ziniet, kāda man problēma? Man problēma šobrīd ir mans iekšējais un daļai ārējais konflikts ar manu atkritumu apsaimniekotāju. Situācija atkārtojās.
viņi ir spēka pozīcijā, es maksāju kaut kādu sodu naudu, es viņiem dusmojos katru dienu. Jā, es tikko sapratu, man zvaniņš ir, es jau atkārtojās un es jūtos slikti par to. Un jūtos slikti arī, ka viņi ir spēka pozīcijā. Bet tagad es skaļi domāju, vai es varu atrisināt kā racionāli, vai šis ir tas gadījums, kad vienkārši jāpieņem. Nu, rekur, viņi ar savām mašīnām ir lieli, es ar savu miskastu esmu maziņš, un rekur, take it or leave it. Redzi, šajā brīdī es tev teiktu, paroc dziļāk un saproti, kas ir iemesls, kāpēc. Un ja tur iemesls ir tas, ka viņi vienkārši ir lieli, viņi ir monopolisti un viņi nosaka kārtību, kurai tev nav nekādas ietekmes. Tu nevari, tu rakstot sūdzības, zvanot, tas nav tavā kontroles zonā. Tad es teiktu leave it, jo tu tur neko nevari izdarīt, tu vari samainīt savu attieksmi, uzlikt lielāku miskasti iespējams vai kaut ko citu, bet, tev nebūs risinājumi. Tas tā kā cīnīties ar, ja likumā ir ierakstīts tā, tad mēs nevaram nedarīt. Lai cik mums absurdi tajā brīdī tas liktos, lai cik varbūt tas nebūtu tam, kā es gribu dzīvot, mēs nevaram nedarīt, jo likumā tā ir rakstīts, un to nosaka mūsu likumdošana, to nosaka mūsu valsts. Ja es varu pamainīt to, ka es nedzīvoju šajā valstī un pārvācos uz citu valstu, un pieņemu tās valsts likumdošanu, kas varbūt ir citādāka, un tur arī savi, kā saka, problemātiskie jautājumi būs. Bet tas ir tas stāsts, saprast, vai tie cēloņi, kas tev zvana šobrīd tai problēmai, vai tur tie cēloņi ir tie, ko tu vari ietekmēt. Tas ir lielais jautājums. Es tevi sapratu. Es tev nebūtu racionāli, man skriet viņiem pakaļ ar lāpstu vai zīmēt ar baloniņu vai rakstīt 100 sūdzības, jā. Bet man ātri viens joks, jo man ienāca prātā, tikpat dīvaini būtu arī, es, piemēram, pārvāktu šobrīd uz Tenerifi, un man tur vietēji jautāt, kāpēc? Man ļoti nepatīk mans atkrituma apsaimniekotājs, un tāpēc es esmu Spānijā. Jā, tur šo ceļu arī es droši vien neietu. Labi, Farši, paldies atvaino par šo privāto kāzus. Risinājums. Tad vēlreiz mums lēnām būvējās algoritmus, mēs saprotam, ka tie nav vienkārši jautājumi, mums ir kaut kāda zvaniņa, mums ir mehānismi, kā nofiksēt, mums ir kaut kāda mehānismi, kā pameklēt cēloņus. Kas ir tālāk? Ja mēs esam izurbušies jau līdz cēloņiem, kas notiek tālāk problēmu risināšanā? Jā, tālāk mums ir jāliek lietā sava radošā pieeja un jādomā, kā to konkrēto cēloni atrisināt. Mēs noteikti nemeklējam risinājumus uzreiz visiem cēloņiem, mēs nodefinējam priekš sevis kaut kādus 2, 3 līdz 5 svarīgākos, jo šaut uz visām pusēm, tas ir tā diezgan traki un laikietilpīgi, bet mēs sākam ar to, kas mums liekas svarīgākais. Mēs nodefinējam šos te pamatlietas, pamatcēloņus, kāpēc, un tad katram no šiem cēloņiem meklējam risinājumus. Atkal slēdzam iekšā radošumu. Piedod, Rusin, ka es tev pārtraucu. Zini, kāds man uzreiz rodas jautājums? Tad iepriekš tu minēji par to, ka jāatrod īstie cēloņi un tad meklējam risinājumus. Tur ir kaut kāds skaits, ka 3, 5, 7 vai nē, vai tas ir cik var apstrādāt. Jo es tagad vienkārši iedomāju situāciju, 4 cilvēki sēž, identificējuši 15 cēloņus, un tad katram no 15 uzrakstījuši vēl 5 risinājumus, kas jau veido abnormālu skaitu. Jā, varbūt ir skaits, varbūt nav skaits. Iedod. Skaties, parasti saka, un tas atkal ir kaut kur no matemātikas un no psiholoģijas, cilvēks var apstrādāt maksimum 5 līdz 7 lietas vienlaicīgi. Vairāk nekādīgi, tas tā kā apmēram smaržas līdz 5 smaržām mēs spējam sajust, tā kā veikalā aizejot pudelītes pasmažot, un pie 6, 7 pudelītes jau viss ir sajūts, un mēs vairs neko nevaram izfiltrēt un saprast, kas tad īsti mums patīk. Tāpat arī šeit 5 līdz 7 lietas ir tas maksimums, ar kurām mēs varam strādāt. Kas nozīmē, ja tas ir atradis 15 cēloņus komandai kopā, 4-5 cilvēki kopā ir atraduši 15 cēloņus, ir jāatrod 5, maksimums 7. Es parasti saku 5 tādus patiesos cēloņus. Reizēm tie cēloņi būs tādi, kurus varēs apvienot, pateikt, bet šis un šitas īstenībā ir viens un tas pats. Mēs varam viņu salikt kā vienu. Vai arī, es nezinu, ja mēs esam grupā, mēs varam likt uz balsošanu. Kas komandai šķiet svarīgākais. Tas nenozīmē, ka mēs tos pārējos 8, kas ir tajā 15 listē, atmetam, mēs viņus vienkārši šobrīd noliekam malā. Kas nozīmē, ka ja atrisinot šos 5 cēloņus, mēs nebūsim atrisinājuši problēmu,
Un tad ir jāpaskatās, varbūt īstā problēmas sakne ir kaut kurā no tiem atlikušajiem 8. Jā, ka mēs Jā, tā kā nepareizi uztaisījām to filtru starp tieši tā, 8 un samazinājām uz 3 tieši un tā. 4. Jā. Jo varbūt tajā brīdī tas bija svarīgi, bet paiet laikam un teiksim, problēmai atkārtojoties, mēs saprotam, šis tomēr nebija īstais iemesls. Reizēm tas var nostrādāt, un tas ir absolūti normāli. Tā nav kļūda kaut kādā mūsu sistēmā vai problēma risināšanā, bet tā mēdz notikt, jā. Nu, labi, divas situācijas palīdz man, kas būtu tavuprāt laba pieeja, kā reducēt. Jūs skaties, viena situācija, kurā es esmu vadītājs. Ja man pajautātu šodien manā uzņēmumā, tad es varētu nosaukt, es domāju, kādus 30 problēmas, kuras es redzu. Nu tā, tas ir negatavojoties. Jo visu laiku tu redzi mazas, lielas un tādas. Šajā situācijā, lai lieki neradītu stresu kolēģiem, neradītu stresu sev, neradītu sajūtu, ka viss ir slikti kaut kur. Ja man galvā šobrīd ir 30, un jā, mums ir brīnišķīga komanda, ko varētu parisināt, ko tu man ieteikti tālāk? Ja es redzu 30, kā reducēt? Respektīvi, tu gribi, kā noreducēt problēmu skaitu šobrīd, nevis cenu. Sākumā problēmas. Jā, sākumā problēmas, jā. Jā, problēmu redukcija ļoti vienkārši. Kas ir tas, kas mūs visvairāk ietekmē? Okay. Kam ir vislielākā ietekme tieši šobrīd? Kas rada to lielāko efektu? Kas rada vislielākās nepatikšanas? Un tad tas arī ir tā svarīgākā problēma, kas man jārisina. Skaidrs. Es tev ietekmi kā kurā situācijā. Citreiz tā ir naudas, citreiz tā ir emocijas, citreiz tas ir kaut kādi resursi. Jā. Es sapratu, man šis būs jāapmēģina mājās arī. Ja sieva nāks, jau zin, kā viņa jau dod daudzas problēmas, te viņa ir boss, bet es varētu mēģināt sataisīt sarakstu un reducēt. Tikai atceries to, ka tu risini savas problēmas, nevis viņas problēmas. Viņas problēmas viņai jārisina pašai. To tu arī vari pieliekt, to pateikt, hei, bet tā nav īsti mana problēma. Tev jāsaprot, kurā brīdī tā problēma kļūst tava problēma, un tad arī tu viņu risini. Es nosūtīšu viņai linku, bet tālāko sarakstu jau lūdzu jūs pašas. Jā. Labi, skatos, bet tad nākamais arī. Šis ir ļoti labs punkts. Tad atbildi ļoti precīzi, ja, līdz uz ietekmi. Bet saka nākamais. Es iedomājos, sanāk kolēģi, un tie klasiskie brainstormi, lai kāda būtu tad, kad kopā saliekās, un it sevišķi, ja tas nav tagad jādara, cilvēki taču varbūt arī vājprātīgi kreatīvi. Viņi var saģenerēt tos cēloņus. Tagad tur milz un daudz ir. Kā tur reducēt līdz tiem 3 līdz 5 cēloņiem? Nu jā, skaties, ja tev, piemēram, 4 dalībnieki komandā pasaka cēloni vienu un to pašu, visi 4 varbūt citiem vārdiem, tad visdrīzākais tas varētu būt arī pamatcēlonis viens no. Jo tev no vairākām pusēm ir šie cēloņi, ka rekur šis ir tas, jā, ka, mums, nezinu, ir slikta komunikācija, mēs viens ar otru nesarunājamies, mēs viens otru pārāk maz redzam, tas viss iet vienā tādā blociņā, un tu saproti, šitas ir saskarsme un komunikācija, tas ir tas iemesls, kāpēc mums neiet uz priekšu tas projekts, piemēram. Ja? Viens ir tas, otrs ir, reizēm vienkārši nosaucot tos iemeslus, tu vienkārši ar acīm redzi, šitam ir lielākā ietekme uz to manu problēmu. Šitas ir tas, kas rada to lielāko sakņu kopumu problēmai, un tas arī ir tas, kas ir jārisina. Es tevi saprotu. Jā, tā kā svarīgs daudzums, tas ir. Jā, šis bija piedodies te pārtāvu, šis bija ļoti labs punkts, jo pirmkārt man patīk šī precīza atbilde, jā, problēmu skaits var sarindot pēc vārda ietekme, savukārt cēloņus var sarindot pēc, tas pirmais, ko tu teici, ir pēc atkārtošanās, jo taisnība jau tev ir, cilvēki tās pašas lietas, dažkārt ir tā saucamie atvasinājumi, tās pašas lietas saka vienkārši dažādos vārdos, un citreiz tas, ko droši vien es priekš sevis iztulkoju, tas, ko tu teici, ieraugi, citreiz tev tā vizualizācija pieslēdz tavu pieredzi. Jo tu jau pēkšņi ieraugi visu no tā visa, tas ir tas. Okay. Mums ir mehānisms, kā mēs reducējam 3 līdz 5. Ejam tālāk, ko mēs darām tālāk. Tālāk mēs ņemam, kā jau es teicu, katru no iemesliem, katru no cēloņiem, nemeklējam risinājumus visiem kopā, strādājam ar katru atsevišķi, jo katram cēloni varbūt beigās tie risinājumi kaut kur pārklāsies un mīsies, bet mēs ejam soli pa solim ar katru no šiem cēloņiem atsevišķi. Un mēs meklējam risinājumus. Jā, mēs pieslēdzam radošo domāšanu, mēs pieslēdzam savu pieredzi, savas zināšanas, mēs iespējams paskatāmies, kā dara citi, ko ir darījuši citi. Tīri priekš tā, lai saprastu, re, kur ir viens no, līdz mēs nonāksim
ka tiešām tas būs mūsu risinājums. Jo, protams, ka padomu pajautāt vai paskatīties gudrās grāmatās, tas nav aizliegts, to var darīt un tas ir jādara. Un tajā brīdī, kad mēs jau nonākam pie šiem te risinājumiem, mums ir atkal kaut kāds virkne ar risinājumiem, ko mēs varam darīt, lai saprastu, vai tiešām tas risinājums būs risinājums manai problēmai. Mēs uzdodam vienkāršu jautājumu, un tas, ko es mīlu izmantot savās mācībās, tas ir 5K. Ja sākumā mēs jautājām 5, kāpēc, tad šeit būs 5 kā. Nu, piemēram, mēs nonākam pie situācijas, bija slikta, tātad stāsts bija par to, ka mums darbinieki ir, nezinu, sadrūmuši, bēdīgi, projekti nevirzās uz priekšu un tā tālāk, un mēs nonākam pie cēloņa, ka ir bijusi slikta komunikācija. Tad iemesls, kāpēc tas notiek, ir slikta komunikācija. Un viens no risinājumiem, ko mēs varētu darīt, mēs varētu uzrīkot darbiniekiem kopīgu pasākumu, kopīgas apmācības. Un ar 5K metodi mēs varam mēģināt saprast, kā tad šis risinājums atrisinās to manu galveno problēmu. Atkal ļoti vienkārši uzdodot tātad kā apmācības ietekmēs to, ka dalībnieki vairāk komunicēs. Nu, viņi piedalīsies apmācībās par kopīgu tēmu. Kā tas uzlabos? Viņiem būs par ko parunāt, viņiem būs kopīgs saturs, viņiem būs kopīgs pasākums. Kā tas uzlabos? Viņi viens otru labāk iepazīs. Ja viņi viens otru labāk iepazīs, viņiem radīsies sajūta un kopības sajūta, ka viņi ir vienota komanda. Un kā tas ietekmēs savstarpējo komunikāciju? Nu, tad iespējams viņi pēc šīm mācībām vairāk runās viens ar otru arī ārpus mācībām, ārpus darba un tādā veidā uzlabos kopējo komunikāciju. Caur tādiem 5 kā tas uzlabos un kā tas palīdzēs atrisināt to problēmu, mēs nonākam pie atbildes, vai šis būs risinājums vai šis nebūs risinājums. Jo izvēlēties, kurš ir īstais risinājums, īstenībā ir viens no sarežģītākajiem, jo mums jau prāts strādā, un ja mēs ļaujam viņam burties, mēs varam uzburt ļoti skaistus mākoņus un skaistas debesis un skaistu bildi, bet vai tas atrisinās patiešām to problēmu, kas ir bijusi sākumā, uz to palīdz atbildēt šie 5K. Tātad mēs faktiski ejam atpakaļ ceļu no risinājuma līdz problēmai un saprotam, kādā veidā šīs risinājums palīdz mums atrisināt to, kas ir bijis sākumā. Man liekas, ļoti interesanti. Patiešām ļoti interesanti, ja vien mēs spētu gan strukturēt, gan paiet dziļumā, gan, nu, teiksim, izmantot šīs lietas, man liekas, fantastiski. Gad man tev jautājumi ir arī no tavas pieredzes. To virspusēju atbildi, protams, ka es tā kā domāju, ka es zinu, bet es domāju, vairāk neiedomājamies komanda risina šo jautājumu. Iedomājamies, mums ir 5K. Tas, ar ko es arī došu, ka tu esi arī saskārusies, ir tāds, ka dažkārt cilvēki aiziet, nu, pārāk emocionāli. Viņam liekas, jā, tas būs tas, nu, tas ir tas. Un tad paiet laiks, un tas jau ir ierakstīts kaut kādā darba plānā, un viss, nu kāpēc tas vajadzīgs atkal? Kurš izdomāja tās muļķības? Un tad ir interesanti, ka tie paši cilvēki, kas bija absolūti laimīgi, pēc tam jau tās emocijas reducējās. Citreiz tas, ko es esmu secinājis, ir tā, ka citreiz sagurst cilvēki vienkārši. Ar domu, ka iedomājas, vienalga, vai tās ir 2 stundas vai 6 stundas, cilvēki risina cēloņus, sākumā problēmas, tad cēloņus, tad kā tas atrisinās, un tu jūti, ka pēdējās 2 stundas tu tur vienkārši vairs nestrādā, lai kādu kafiju tu tur dzertu. Ja? Un, protams, ka tad ir trešais, kādām komandām ir indikācija par to, ka jā, risinājums, tad parādās jautājums, un kurš to darīs? Un tad visiem jāskrien, lai acis iet uz leju. Iedod šīm sadzīviskām situācijām, varbūt iedod kaut kādu savu vai nu pieredzi vai skatu punktu, kā to mazināt vai kā to risināt. Jā, nu skaties, mācībās mēs bieži vien arī pabeidzam kaut kur uz šīs, teiksim, nots, ka tiek meklēti risinājumi un tiek saprasts, kā tas ietekmēs, un tālāk es iedodu tikai teoriju par to, ko darīt ar šo risinājumu tālāk. Jo tālāk jau tas ir ļoti padziļināts un strukturēts darbs, ko mācībās, piemēram, nevar izdarīt. To, ko tu teici, 2 stundas problēmu risināšanai, šīs visdrīzākais nestrādās, jo tur ir vajadzīgs daudz vairāk laika, lai cilvēka smadzenes vispār spētu norientēties, kur bija cēloņi, kur bija risinājums. Tas mans ieteikums ir nemeklēt uzreiz cēloņiem risinājumus. Vienā dienā mēs strādājam ar cēloņiem,
Mēs viņus saprotam, sabāzējam, saliekam un tā tālāk, un tad paredzam citu dienu, kad mēs strādājam ar risinājumiem. Lai bišķi iedotu smadzenēm atelpu un nebūtu tāds, ka tev ir viss vienā dienā un viss ļoti daudz un pārāk daudz, tas, ko tu teici, darbinieki un dalībnieki nogurs vienkārši no tā. Bet, protams, ka ir dažas lietas, kas ir jāņem vērā. Pirmkārt, risinājumu ieviešanai nevajadzētu būt pārāk ilgai pēc risinājuma nodefinēšanas, jo zūd interese, mainās situācija, mainās tā pati problēma, ienāk kaut kāds cits apsvērums vai cits iemesls vēl, kas var to visu ietekmēt, un beigās tas ieviestais risinājums vairs nav risinājums tai problēmai, jo tas cēlons varbūt pats par sevi ir jau pazudis, vai kaut kas noticis. Viens piemērs, kas man nāk prātā no savas pieredzes, kad līdzīgi strādājot ar problēmu nonācām pie secinājuma, ka patiesais iemesls, kāpēc tas viss notiek, ir viens konkrēts cilvēks, kādēļ rodas dažādas problēmas. Un tika nozīmēta darba grupa, tagad kā mēs varētu strādāt ar šo jautājumu, un kamēr darba grupa strādāja, šis cilvēks no darba aizgāja. Un tad, kad tika atrasti risinājumi, tā kā īsti vairs viņus nebija, kur pielietot, jo cēlonis bija pazudis. Ja? Tā kā nevajadzētu pārāk ilgam būt laika posmam starp to, kad mēs nodefinējam risinājumu un mēs viņu ieviešam. Kā to visu, teiksim, kā pateikt, vai tā efektivitāte tam risinājumam būs. Tur ir tāds foršs kvadrāts, ko es mācībās arī dodu cilvēkiem novērtēt risinājumu pēc 2 kritērijiem. Cik grūti vai viegli šo risinājumu ir ieviest, un cik liels vai mazs būs ieguvums. Un tajā brīdī, kad no šiem 4 kvadrātiņiem risinājums nonāk laukā, ka to ir viegli ieviest un tam būs liels ieguvums, tad tas ir tas, ko mēs darām prioritāri. Un ja tur, piemēram, ir ļoti grūti ieviešams risinājums un prasa ļoti daudz laika, tad visdrīzākais tas nav risinājums. Jo viņam nebūs vairs ietekmes uz šo te problēmu. Tā kā pēc tādas efektivitātes novērtēšanas, tad cik viegli vai grūti ieviest un cik liels vai mazs ir iegūms, tas arī iedod dalībniekiem un darbiniekiem iedod tādu impulsu, hei, šo ir viegli izdarīt, un tur ir liels iegūms, tad ejam un daram. Un tie parasti arī ir tie prioritārie risinājumi, kas aiziet, kas strādā, un kurus arī cilvēki pieņem. Un tās pašas mācības. Ja mēs esam nodefinējuši, ka tam ir liels iegūms, un to ir ļoti viegli ieviest, īstenot, tad īstenībā arī tad, kad mēs pēc mēneša tiksimies mācībās, tad cilvēki atcerēsies, mums no šī būs iegūms. Ja? Tādā virzienā. Piedod sekundi tikai, jo tas, kas man ļoti interesanti likās, kā šobrīd savilkās uz to, ka mēs iesākām mūsu sarunu par to, ka nav vienkārši risinājumu sarežģītai problēmai. Bet savukārt, ja mēs izejam visam tam solim un risinām jau pirmkārt vajadzīgo problēmu, otrkārt vajadzīgo cēloni, treškārt vajadzīgo risinājumu, tad gan viņš var būt vienkārši saprotams solis. Un tas ir tas, ko cilvēks grib. Tikai viņš grib sākumā un bieži vien nepareizi. Ļoti interesanti cilpa, kur šobrīd uzmetās. Viņš vienkārši grib tās beigas ļoti ātri, bet ir jāsaprot, ka tur ir jāaiziet zināmam procesam cauri, lai nonāktu pie tā ātrā un vieglā risinājuma. Un otra lieta, tas, ko tu teici, kad mēs to darīsim un kurš to darīs, komandai ir vienkārši jātaisa darbības plāns. Ja tas ir kaut kāds risinājums, kas ir ilgstošākā periodā, tad mēs nodefinējam, šī ir tā rīcība, ko mēs darīsim. Šis ir tas plāns, kā mēs viņu īstenosim. Šīs ir tās atbildīgās personas, sadalot pa visiem, nevis tikai viens atbildīgais. Un šie ir tie termiņi, kad mēs to darīsim. Protams, tur var būt kaut kādas starposmu tikšanās, kad mēs skatāmies, kā tas projekts virzās uz priekšu, kā tas risinājums notiek, vai ir atkal kaut kādas lietas radušās posmā, kas mums varbūt ir jāparisina. Bet darbības plāns iedod tādu skaidru struktūru, ka mums ir skaidrs, rekur mēs atradām risinājumus un rekur tas ir tas, ko mēs ar to šobrīd darīsim. Tas iedod arī cilvēkiem gan kārtību galvā, gan struktūru galvā, gan apziņu, ka mēs ejam kopā kā komanda. Nav tikai viens, kurš tagad to risinājumu ieviesīs, bet tiesam mēs visi, jo mēs visi nonācām pie tā secinājuma, ka šis ir jāievieš. Un tad jau pie tā rezultāta vienmēr, ja tas rezultāts atnes to, ka problēma ir atrisināta, tad es teiktu, komandai noteikti vajag nosvinēt, ka rekur mēs ieviesām labu risinājumu, kas ir atrisinājis to, kas mums ir sasāpējis bijis uz darba galda.
Paldies. Bet tad jau patiešām tā svinēšana arī par to ieguldījumu, es domāju, ka tad arī daudz patiesāk, interesantāk un ar lielāku Tieši gandarījumu, tā. vai ne, kā vienkārši formāls lietas. Ļoti labi. Gunita, lai lēnām virzoties šī saruna, mums ir ļoti interesanti attīstījusies jau, un tad man tevi noslēguma jautājumi. Tas pirmais jautājums ir tāds pārbaudas jautājums par metodēm, vai ir kaut kas vēl, ko tu noteikti gribēji pateikt, un varbūt es tev neuzdevu jautājumu, vai varbūt tev ir prātā kaut kas par metodēm, vai identificēšanai, vai risināšanai šīm problēmām, jā. Nu, es teiktu, ka sākotnēji noteikti šīs ir tās divas bāzes metodes, ar ko strādāt, jo, protams, ir dažādi rīki, kā tos risinājumus meklēt, kā padziļinātāk iet brainstormu, kā taisīt, ko drīkst, ko nedrīkst darīt un tā tālāk, kas ļauj komandām atvērt to prātu, lai viņi varētu iet un darīt. Bet, nu, šīs ir tās divas bāzes lietas. Jā, mēs pirmkārt strādājam ar cēloņiem, mēs prasam, kāpēc tas notiek, lai cik varbūt reizēm tas ir nepatīkami pajautāt sev, kāpēc es to daru un kāpēc ar mani tā notiek. Un otrs ir, kā tas risinājums man palīdzēs. Tieši kādā veidā, jo ieviešot risinājumu, kas nekādā veidā nepalīdz, tas ir liekas laika patēriņš. Jā. Mums nav vajadzīgs risinājums risinājuma pēc, mums ir vajadzīgs risinājums, kas patiešām strādās uz to problēmu. Nu, ko, un pirms noslēguma un tiem atvadu vārdiem man vēl tādi divi jautājumi, kur mēs daļēji atbildējam, bet interesē tā realitātes sajūta. Tas pirmais tam tavā uzņēmumā, tur, kur tu arī ikdienā esi, kā jūs strādājat ar šīm problēmām? Jūs viņus fiksējat, ir tās darba grupas, vai jums ir kāda īpaša pieeja, nu, cik, protams, tu vari vai gribi padalīties, jā, tādā darba vidē, tavā ikdienā? Jā, zin kā, mums no darba vides viedokļa mums bija šāds projekts par problēmu risināšanu pirms kādiem gadiem 4, kad uz mūsu darba galda nonāca, ja es nekļūdos, tad 25 problēmas, kas bija jārisina, un tad iesaistot darbiniekus dažādās grupās, no dažādām nodaļām tika strādāts, rasti risinājumi. Pagājušajā gadā, kad mēs definējām problēmas, mēs nonācām pie 3 problēmām, kuras arī attiecīgi tādā pašā veidā tika risinātas uz priekšu. Ir svarīgi saprast, ka uzņēmumam ir jābūt tam, kas pasaka, ok, mēs gribam, lai mums būtu problēmu risināšanas kultūra uzņēmumā kā tāda. Un arī atceroties pagājušajā nedēļā viņa konferencē, kad es biju, tad arī, neatceros, viena no trenerēm teica, viena no power prasmēm ir prast risināt problēmas. Tad tas ir tas, ko mēs arī no saviem darbiniekiem sagaidām, tas ir tas, ko mēs sagaidām ikdienā no dažādiem cilvēkiem, jā, tad pēc būtības cilvēkam ir jāprot risināt problēmas, ir jāprot strādāt grupā, uzņēmumam jāspēj nodefinēt, ka mēs gribam strādāt šādā vidē un šādā formātā, nevis, ka mēs katrs pa vienam skrienam un risinam problēmas, bet mums ir kaut kāda kultūra, kā mēs dzīvojam un strādājam, un darbinieki to saprot, iesaistās un labprāt arī piedalās šajās darba grupās, jo viņi redz, kā viņu ikdiena uzlabojas no tā, ka tās problēmas tiek atrisinātas. Paldies tev, jā. Es absolūti tikai piekrītu, jā, tā bija Darija Dorovska, un viņa bija par šīm prasmēm, jo no Darijas savukārt arī iepriekšējās šādās pašās treneru sarunās mēs arī iemācījāmies no projekta vadības, kad ir tāds pilnīgs strupceļš, un pilnīgi tu nevari vairs neko darboties, tad jādos viena lieta, ko es šodien varu atrisināt, vai viens darbs, ko es šodien varu izdarīt, un nemēģināt to visu strupcēt. Nu labi, bet man ir otrs jautājums. Tu gan pieminēji jau meitu, bet meitu, man ļoti interesanti mājās. Nu kā tad tev ir sarakstā 4 pie leduskapja, vai tu taisi projekta problēmu risināšanas darba grupu? Iedod man varbūt kādu piemēru nopietnu vai nenopietnu. Nē, nu, īstenībā jau dzīvē reālajā tā arī notiek, ka sākotnēji ir ugunsgrēka dzēšana. Un tad ir kaut kāds brīdis, kad tu sēdies un saproti, ka, hei, šis ir tas, kas atkārtos, un es šo negribu, un es gribu to risināt. Un tad, protams, atkarībā no tā, kāda tā problēma ir, vai nu tiek iesaistīts vīrs, vai nu tiek iesaistīta meita, vai nu notiek ģimenes sapulce, vai es viena pati to risinu, atkarībā no tām situācijām, kas rodas. Bet jā, tieši tāda pati struktūra meklē, rocies, un es esmu no tiem cilvēkiem, kam vairāk palīdz sarunas skaļi, un līdz ar to, jā, mana ģimene bieži vien dzird no manis, nu tā, man vajag parunāties, un tas ir tas, ka es negaidu no viņiem risinājumu manai problēmai. Man vienkārši to vajag izrunāt skaļi un saprast, vai tur ir kaut kas, ko es ar to varu darīt. Nu, un tad jā, reizēm viņi šādā veidā dabū vienkārši klausīties,
to, ko es stāstu, un vīram es saku, nē, tu nemeklē man risinājumu, man ir vajadzīgs šobrīd vienkārši sakoncentrēties un izstāstīt tev, un es pati atradīšu to risinājumu, kas man būs vajadzīgs, jā. Tā kā, jā, darba dzīvē un ģimenes dzīvē ļoti līdzīgi notiek. Forši, prieks dzirdēt. Nu, ko, es gribu tev lēnām pateikt paldies par sarunu, un tad es lūkšu tev pateikt tādus tavu noslēgumu vārdus vai noslēgumu vēlējumus, jo tas, ko es gribu pateikt, pirmkārt, lielu paldies. Tas bija ārkārtīgi vērtīgi. Es saprotu, ka tā, lai kā man likās, kad ilgi esmu vadītājs un šo to zinu par problēmām, es saprotu, ka es nezinu, kā problēmas risināt. Tad punkts numur 2 man bija ļoti svarīgs. Es patiešām sajūtu to tavu loģiku, zināmu algoritmu. Tad, protams, jautājums, vai mēs to gribam un negribam darīt. Jā. Un tad, ja izceļt varbūt no racionālā, kas ir interesanti arī tas attieksmes jautājums, lai cik viņš ir vienkārši, bet atsevišķās situācijās ir jāpieņem. Vai tas būtu atkrituma izvedējs, vai tas ir festivāls ar lietu un jākļūst atkal citā situācijā. Jā, atsevišķi ir jāpieņem. Forši, liels paldies tev. Nu, kas būtu tavi noslēgumi vai vēlējumi vārdi šai sarunai? Jā, nu zin kā, gribētos jau vēlēt, lai ir mazāk problēmu, bet es ļoti labi apzinos, ka tā mūsu dzīve ir tāda, ka tās problēmas nemazināsies un tik tie jautājumi nāk klāt un klāt. Nu tad mans vēlējums laikam būtu dalībniekiem atrast laiku, jo tas ir tas, ko mēs ieguldam sevī. Jo laiks ir tas, ko mēs varam veltīt šiem te risinājumiem, cēloņiem un risinājumu meklēšanai, un tas var palīdzēt mums sakārtot mūsu ikdienu, atrisināt gan lielākas problēmas, gan mazākas problēmas, un atrast to pareizo lietu, kas tieši mums palīdzēs. Tā kā laiku priekš sevis, tas ir tas, ko es novēlu mūsu dalībniekiem. Forši. Gunīt, paldies par tavu laiku. Skaļi aplausi. Paldies tev, Valter. Paldies. Tiekamies dzīvēs un sociālajos kanālos. Noteikti. Paldies tev un visiem, kas klausījās šo sarunu. Čau.